Liels paldies! Protams, jūs varat ar mani sakontaktēties jebkurā laikā. Es esmu gan LinkedIn, gan arī mans mails te ir, bet es patiešām arī nebrīnos, ka šobrīd ir grūti uzdot jautājumu. Bet ticiet man, jūs noteikti saskarsties tuvākajā nākotnē ar līdzīgu situāciju. Es pārtraukumā stāstīju vienu stāstu. Pirms daudziem gadiem es arī pievienojos un runāju ar IPO tiesnešiem. Es runāju par citām gan lietām, metavers, bet tad viens no tiesnešiem pienāca pie manis un tiesnese man pastāstīja par kādu Polijas gadījumu, kas bija ļoti cieši saistīts ar manu iepriekšējo prezentāciju. Tā kā es pieņemu, ka jūs saskarsaties ar jautājumiem un gadījumiem, kur būs jautājums par atkal izmantošanu. Un tagad nākamā prezentācija. Es pusdienlaikā uz galdu nopētīju cītīgi, un tur nebija nevienu pūšu tomātu. Es ceru, ka jūs neko citu nesavācāt, lai man mestu, un ceru, ka jums neiesāpēsies vēders manas prezentācijas, tagadējās prezentācijas laikā, kas ir nedaudz atšķirīga, bet varbūt jums kaut kādā ziņā noderīgāka. Es savu doktora disertāciju aizstāvēju senos laikos, proti par līdzīgiem jautājumiem, par preču zīmes izmantošanu. Un es zinu kolēģus, kuri ir sekojuši šīm lietām. Un interesanti, ka kaut kas, kas sācies 90. gados, kaut arī mūzika, kas tika apšaubīta, bija 70. gados, bet 30 gadi ir pagājuši, lai risinātu šo te vienu situāciju. Es ceru, ka jums Latvijā, Lietuvā tas tā nenotiek, bet jebkurā gadījumā mēs esam tiesneši un mums ir ar to jāsadzīvo, lai saprastu, ko nozīmē šis jaunais, varbūt nemaz netik jaunais jautājums par pestīšu, jeb pestīšio vai stilizāciju. Mums jāsaprot, kas ir pestīšs un kas ir paraugu ņemšana, paraugošana. Nevis tāpēc, ka pestīšs un paraugošana ir viens un tas pats. Daži teiktu, ka tie ir pārklājošies koncepti. Bet tas patiešām ir tāds testēšanas rīks. Ir interesanti, ka es sāku prezentāciju ar tādu jautājumu, bet ar to es esmu nodarbojies 20 gadu laikā. Man arī bija līdzīgas sajūtas pēdējos 20 gados, proti par stilizāciju, parodiju un paraugošanu. Ir tādas frāzes, un es patiešām pastāstīšu par šo sāgu, par tās fāzēm. Interesanti bija skatīties, kas notika šajās fāzēs. Dažkārt mēs bijām priecīgi, tad iesaluši, tad atkal priecīgi un tad atkal zinātkāri. Jums visiem ir sajūtas, jūtas, un šī lieta garantē, ka lietas laikā jums būs dažādas sajūtas. Tātad zinātkārības laikā mēs gaidījām, ko tad Eiropas tiesa teiks, un domājām, ka atbildes būs drīz. Mums likās, ka tas būs pavisam drīz, bet tagad atbildi izskatās, ka būs novembrī tikai šajā gadā. Bet es jums parādīšu soli pa solim, par ko tas bija. Bet es vairāk pavadīšu laika runājot par ģenerāla advokātas atzinumu, kas tika minēts jau pirmajā prezentācijā, un tas ir no jūlija. Es priecājos, ka pirmā runātāja tik daudz par to nerunāja, tā es varēšu izpausties. Varbūt jūs nemaz nezināt, ko nozīmē pestīšs, bet grieķiski, itāliski un citās valodās pastīcio vai pastīčio ir maltīte, kas nozīmē, ka tiek viss sasviests kopā tādā kā popūrijā, to, ko, tāda ir sastāvdaļu kombinācija,
tādā neorganizētā manierē. Stilizācija, pastīša ir kļuvusi par mākslas veidu gan mūzikā, gan arhitektūrā, pat tāds kā koncepts. Un tagad tas ienācis arī juridiskajā jomā. Mums ir jāsaprot, kas tas ir, lai atbildētu ļoti interesantu jautājumu, vai paņemot divus piemērus, no, pieņemsim, 70. Gadu mākslas, no Kraftwerka mūzikas, un ieliktu to šobrīd kaut kādā mūzikas gabalā, vai tas ir likumīgi vai nē. Un tad redzēsim veselu virkni paauģu, kā nomainās, un ko tad šobrīd saka ģenerāla advokāts. Tātad, ir gudrāki cilvēki, kuri visu karjeru ir pavadījuši šajā lietā, kuri nākuši klajā ar chronoloģiskām tādām kā grafikām, un es to nerādīšu. Bet pats galvenais pirmais lēmums ir Vācijas augstākās tiesas lēmums no 2012. Gada, kur augstākā tiesa runāja par divām galvenajām lietām. Protams, arī bija citas lietas, bet divas galvenās lietas, proti, ka nav de minimis aizstāvība Vācijas tiesā. Tas nenozīmē, cik liela daļa ir svarīga. Ja tiesības tiek nodrošinātas vienai daļai, tad tās tiek nodrošinātas arī otrai. Un otra daļa, ko es gribēju teikt, varbūt ir nepieciešams vairāk par to runāt, bet 24. pants, es zinu Somijas un Zviedrijas tiesību aktus, un tur arī ir kaut kas līdzīgs. Es nezinu, vai jums arī tas tā ir, bet 24. pants ļāva Vācijai brīvi izmantot to darbu, definēt kā iedvesmu, lai nāktu klajā ar sekundāru ekspresiju. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts šis pāns 24. Bet tas arī Vācijā bija par pamatu parodijas judikatūrai, kas šajā gadījumā bija, vai es drīkstu paņemt 2 sekundes no kaut kādas mūzikas un ielikt to savā mūzikā pēc 24. panta, un Vācijas tiesa teica, nē, ja tu pats vari sarakstīt mūziku. Tas ir viens no trakākajiem pamatojumiem. Vācijas tiesa teica, ja tu pats vari radīt mūziku, neparaugo, nepārtaisi to, nepaņem neko citu, bet bija pierādījumi šai tiesai. Viņa tiesa teica, mēs redzam šo pierādījumu, bet atbildētājs būtu varējis šīs 2 sekundes 2 darba dienās radīt. Un Vācijas tiesa teica, jā, kāpēc jūs to nedarījāt, to vajadzēja darīt. Bet tāds bija pirmais Vācijas augstākās tiesas lēmums. Un esat pārsteigts, ka Moses Pēr, kurš bija sākotnējais autors, kurš teica, ka viņš ir ļoti bēdīgs, kas teica, tu mani sodi par, tā ir mana izteiksmes brīvība, mākslas brīvība, tu mani sodi par šīm 2 sekundēm, ko es esmu nokopējis. Un otra lieta, ka no 2016. Gada Vācijas konstitucionālā tiesa, kas teica, ka skaņu producenti nedrīkst monopolizēt pat ne mazāko mūzikas daļu. Tas nozīmē, ka ir nepieciešama de minimis aizstāvība, un ka 2 sekundes ir pārāk īss laiks, lai to uzskatītu par kaut ko pārkopētu. Bet ierakstu producentu tiesības tiek garantētas, un konstitucionālā tiesa teica, 2 sekundes tavas investīcijas nesabrucinās, ņemot no oriģināla darba. Ja cilvēki vēlas klausīties Kraftwerku, tad viņi neklausītos šo Moses Petelu, kur ir tikai 2 sekundes no Kraftwerka mūzikas izmantotas. Tad vēl Vācijas konstitucionālā tiesa runāja par
par pamatiesībām, par brīvībām, kā arī tātad skaidri pateica, ka mākslas brīvības pamatiesība ir spēcīgāka nekā skaņas producentu tiesības atgūt savas investīcijas. Mēs uzreiz varam redzēt, ka šie divi viedokļi ir tā kā konfliktējoši. Vācijas augstākā tiesa it kā ļoti aizstāv mūzikas ierakstītājus, bet konstitūcija saka, ka izteiksmes brīvība ir lielāka un spēcīgāka pamattiesība. Tad daudzus gadus atpakaļ Vācijas tiesa par to lēma. Pēc konstitucionālās tiesas lēmuma Vācijas augstākā tiesa, federālā augstākā tiesa nebija laimīga par šo konstitucionālās tiesas lēmumu un vēlējās, lai Eiropas Savienības tiesa sniedz savu prejudiciālo nolēmumu. Tātad kāda konstitucionālā tiesība būtu jāpiemēro. Pirmais ģenerāla advokāts Špunāra kungs, kurš bija atbildīgs par šo lietu, nāca klajā ar visspēcīgāko negatīvo pastīčijos gadījumu, teica, ka te nav de minimus, ka te ir skaņu ierakstu producentiem ir liela aizsardzība, un ka tas ir saistībā ar ārotbiedrību tiesību aktiem, ka citāts nav paraugošana, jo šeit nav dialoga, mākslinieckā dialoga, un tātad pamattiesības nevar tikt apskatītas no autortiesību skata punkta, un ka tas neierobežo autortiesības. Tas bija pēc būtības, kas tika teikts. Eiropas Savienības tiesa visam nepiekrita. Viņi pat neminēja de minimus, līdz ar to nav lēmumu par de minimis. Tas varētu būt vēl neatrisināts jautājums, bet pēc būtības jautājumos tiesa bija pat elastīgāka, kā ģenerāla advokāts sakot, ka producentiem ir tiesības vērsties pret paraugotājiem, izņemot gadījumus, kad nevar identificēt paraugošanu vai kopēšanu. Ja tu nemaz nedzirdi un nesaproti, ka te ir kaut kāda cita darba kopēšana pat pāris sekundēs, tad tu īsti nevari pret to vērties. Tā kā ja tu nevari nosaukt, likt pirkstu uz lapas, teikt, ka te tas ir noparaugots. Kas tad vispār ir paraugošana? Es runāšu arī par Eci Džemilio, kurš daudz laika pavadīja attiecībā uz sociālo aspektu paraugošanai. Tur ir arī citēti dokumenti, tātad viņš izmantoja šo sociālo argumentāciju, proti, ka paraugošana ir tā kā diskurss, un tas ir sekundārs mūzikas producēšanas akts, tā kā viņš vairāk runāja par pagātni, respektējot pagātni, bet neesiet pārsteigti par to, ka Maiklu Džeksonu stilizē un vai izmanto ik viens hip-hop mākslinieks ASV. Un tāpat laikā tiesa minēja 24. pantu, par ko runāja arī ģenerāla advokāts, tātad tāds atvērts izņēmums, ko nevar ielikt Infosok direktīvā, jeb atsaukties uz Infosok direktīvu. Tas ir tāds diezgan skarbs secinājums, un visbeidzot, skatoties arī uz A punktu, citāts tikai var tikt piemērots tikai tajā gadījumā, ja atdarinātājs iesaistās dialogā attiecībā uz paraugotās daļas saturu. Tā kā, kamēr tu neatklāji avotu, pret tevi var vērties, bet pēc tam tu vari minēt, ka tu citē, un ka citātā tu neslēp, ko tu citē, un ka tas ir pieņemami. Īstenībā tāda gara argumentācija, ko mēs varam diskutēt, bet ko un kā tiesnesis tagad var
nolemt. Juristi nav mākslinieki, bet par to varētu diskutēt, bet tas ir tas, ko ES tiesa teica, un augstākā tiesa, protams, arī secināja, ka tika pārkāptas autortiesības. Un atkārtoja Vācijas augstākās tiesas lēmumu. 1 gadu pirms ieviešanas gala datuma Eiropas Savienība ieviesa 17. pantu DSM direktīvā, tur ir runa par platformu klausīšanos un tātad hipotētiski, ka YouTube un citi maksās par autortiesībām, bet tur bija punkts 17.7, kas obligāti lika dalību valstīm minēt vārda brīvību, tā skaitā citātus, kritiku, pārskatu, karikatūru, parodiju, stilizāciju. Šie, ja nebija dalība valstī vēl kā izņēmumi paredzēti, ka tos ir jāparedz atbilstoši 17. pantam, kas runā par platformām. Vai līdzīgi kā Ungārija to darīja, ka ne tikai attiecībā uz platformām, bet pilnībā. Jebkurs citāts, kritika, parodija, karikatūra, Vācija arī to pieņēma tiesību aktā 21. gadā, kas iekļauj sevi arī pastīšu. Bet kā ar pastīšu? Tātad Vācijas tiesa teica, protams, pagātne ir pagātne, bet kā ar ekspost ieviešanu, vai pastīšu var piemērot attiecībā uz paraugošanu, un to arī sākotnējā tiesa, tātad Hamburgā, par to arī lēma, un Hamburgas tiesa cita starpā teica daudz lietu, un šī ir visinteresantākā lieta, proti, ka pastīšs tiek piemērots, ka tas tiek piemērots arī paraugošanai, jo paņemt atpazīstamu mākslas gabalu artistiskiem mērķiem bez nepieciešamības kaut kā miedarboties vai nodrošināt dialogu pēc Vācijas versijas īstenošanas akta attiecībā uz 17. pantu tiek piemērots. Un tas ir atbilstoši arī 3 soļu testam, ko piemēro pastīšu gadījumos. Ja to nevar kā citātu minēt, jo tur nav šis dialoga elements, tad to var palikt zem pastīšu. Bet, lai to saprastu, ir jāsaprot arī šī te fotogrāfija, proti sieviete, kura skatās, kā pasaule deg. Nezinu, vai jūs varat redzēt to, uzskatīja par pastīšu kādu laiku pirms iepriekšējā tiesas sprieduma, bet tā ļoti svarīgi. Es aiziešu līdz ekrānam un parādīšu. Gan putns, gan koks bija ņemti no jau esošiem mākslas darbiem, un tiesai bija jālem par to un jāskatās, vai to drīkst izmantot tādā citā vidē, kas runā par kaut ko citu. Protams, šis skaistais koks, kas noteikti tūlīt sadegs, kā arī putns, kas atrodas ārpus loga. Nezinu, ko tad mākslinieks ar to ir domājis, bet Vācijas judikatūra tātad sāka tādējādi pieņemt pastīšu konceptu. Un neesiet pārsteigti, ka Hamburgas tiesa lēma, ka paraugošana ir pastīšs. Bet, protams, apelācija notika attiecībā pret šo lēmumu, un tad tika domāts, jāiet atkal uz Eiropas tiesu, uz Luksemburgu, un tad tika lūgts prejudicārais
nolēmums par to, kas ir pastīšu koncepcija. Ja jūs šos jautājumus pārzināt, jūs varbūt saprotat, cik sarežģīti tas ir, kaut arī visi jautājumi ir pēc būtības. Viens no jautājumiem, vai pastīši atbilst catch-all klauzulai, atbilst visam, bet cik plašs tad ir pastīšu elements? Un EST tad ir jāatbild, cik plašs ir šis koncepts, jo mēs to vēl nezinām. Un ko tad, uz ko attiecās Bērnes konvencija, jo tur nemaz runa nav par pastīšu. Un otrais, konceptuālie elementi, kas tiek uzskaitīti, vai pastīši vienmēr ir jābūt kā parodijai, vai tam jābūt ar humoram, vai tur jābūt stilistiskai imitācijai, vai jāparāda, jāizrāda cieņa pret pirmo, jeb jau esošo mākslas darbu. Ļoti garš jautājums, ko var pārfrāzēt īsi, tātad no kura cilvēka skatu punkta mums ir jāvērtē pastīši. Vai tas ir pirmais mākslinieks vai otrais mākslinieks, vai arī skatītāji, klausītāji, vai, ko viņi sapratīs un vai viņi sapratīs, vai jāņem vērā ir nodoms, ar ko pastīši ir radīts. Un šeit atkal citāti. Mēs esam publicējuši rakstu tieši par šiem te jautājumiem. Mums bija tāda argumentācija, kas šeit ir citāti un ko arī ģenerāladvokāts citēja savā runā. Bet pastīšam ir jābūt pilnīgi autonomam konceptam, individuālam konceptam, kur nav jābūt visiem raksturojošiem elementiem attiecīgi salīdzinot ar parodiju, bet tur var būt parodijas elementi, un 3 soļu tests varētu tikt piemērots kā iekšējais ierobežojums šim konceptam. Bet no citas puses mums būtu jāskata jebkurš pastīšu gadījums, katrs kā brīvstāvošs. Atlikušajās 10 minūtēs es pastāstīšu par ģenerāla advokāta viedokli. Es 3 nedēļas pie tā strādāju pēc jūnija, kad saņēmu šo atzinumu. Un, es nevaru kritizēt šo ģenerālu advokātu Emilio ļoti, bet tas nav labi uzrakstīts atzinums. Pamatojums ir labs, bet varbūt struktūra vai strukturizēts, tas nav pārāk gudri, bet tas ir mans personīgais viedoklis, varbūt jūs mani sapratīsiet. Tad pirmais, uz ko viņš pamatojās, un es daudz ko izlaižu, kā varat saprast, proti, viņš runā par sociālo pamatojumu. Tur bija 60 apakšsvītras piezīmes par sociālo elementu, par sociālām realitātēm attiecībā uz kopēšanu, uz paraugošanu. Bet tagad, ja runājam par juridiskiem aspektiem, tad ir ierobežots atvieglojums atbilstoši rekomendācijām. Viņš vairāk runāja nevis par citātiem, bet par pastīšu. Viņš secināja, ka tas ir autonoms koncepts attiecībā uz ES tiesību aktiem, tur nav atsauce uz dalībvalstu tiesību aktiem, ir jāskatā šie 3 elementi, parastā nozīme. Viņš bija diezgan plaši tāds pieņemošs, runājot par šo pirmo elementu, un viņš atzina, ka dalībvalstīs ir dažāda pieeja attiecībā uz terminoloģiju parastā nozīme. Parasto nozīmi vācieši, francūži izprot vienā veidā, citi citā veidā. Tas ir ļoti tāds interesants fakts, tā kā triviāls fakts. Itāļi iesniedza Infosok direktīvas oriģinālo uzmetumu, ko pieņēma Francijas prezidentūras laikā. Un Itāļu tajā gadījumā šajā tiesību aktā pastīši nebija minēts, kaut arī itāļiem ir vārds pastīši, ir tāda parodija opera, savukārt francūži to pieņēma.
pēc tam, vai kad tas nebija kā projekts, izstrādājot Infosok direktīvu. Bet arī Francijā tas ir pastīšu kā vārds, vēl pie tam vairāki vārdi. Un ar daudzām nozīmēm ir dažādas interpretācijas, varbūt jāatrod ir kopējs pamats. Tātad stilistiska imitācija tas varētu būt. Stilistiska imitācija, kas atkal rada jautājumus. Vai to pieņem, bet nevis stila imitācija, nevis oriģinālā stila imitācija, jo stils nav aizsargāts ar autortiesībām, bet imitācija ir kaut kādā veidā pārņemts oriģinālais autors vai laika periods, jeb autoru grupas stils. Redzēsim, ko Eiropas Savienības tiesa par to runā un savā prejudiciālajā nolēmumā, bet tas ir tas, ko teica ģenerāla advokāts Emilio. Ja runājam par saturu, jeb kontekstu, ģenerāla advokāts vispozitīvāk par to atsaucās, man vismaz tā liekas. Nav tāda prasība būt humora elementam attiecībā uz pastīšu. Tā ir parodija. Parodija ir kaut kas cits kā pastīšu. Nav, lai arī parodija un pastīši Infosok direktīvā ir minēts tāpat kategorijā, bet tie ir atsevišķi vārdi parodija un pastīši arī satīriska imitācija nav nepieciešama. Tā kā nav nepieciešams arī radīt līdzīgi ekspresīvu darbu oriģinālam. Tātad te ir plusi vai mīnusi. Un ģenerāla advokāts Emilio teica, ka būtu jābūt arī iespējai otrreizē izmantot oriģinālu materiālu, bet tīrā reprodukcija attiecībā uz aizsargāto darbu nav pietiekami. Tad jābūt oriģināla darba imitācijai. Ja mēs paņemam 2 sekundes no kaut kāda darba, tad tas nav pietiekami. Es jums iesaku šo mūzikas darbu noklausīties, vai jūs atpazīsiet tur Kraftwerku vai nē. Un tagad ir 2 slaidi ar problemātisku argumentāciju, vismaz manuprāt. Viņš saka, ka šeit ir ļoti, ļoti daudz, kas sarakstīts, es palīdzēšu arī ar krāsām dažādām, bet te tiek teikts, lūkas, bet pastīša izņēmumu nedrīkst attiecināt arī pārāk plaši. Ja mēs pieņemtu to, ko Vācija, komisija un citi saka, tad pastīša varētu izmantot nelimitētos gadījumos, ka to varētu vērtēt tikai lietu pēc lietas, katru pastīšu atsevišķi, bet Infosok direktīva to arī saka, ka 3 soļu testā ir katrs darbs jāvērtē atsevišķi. Nav tāds atvērts saraksta jautājums. Nē, ir jāpiemēro 3 soļu tests. Viņš it kā mazināja 3 soļu testa nozīmību, sakot, ka pastīšam tas nav jāpiemēro. Sakot, ka Eiropā to piemēros godīgā veidā un ļaus atgriezties pie Vācijas brīvās piemērojamības konteksta. Viņš tā vismaz saka, kas ir teikts attiecībā uz iemeslu. Pastīšs netika izveidots, lai mēs paplašinātu izteiksmes brīvības iespējas. Un viņš saka, ka tiesneši nevar nākt klajā ar papildus tiesībām attiecībā uz autortiesībām, kā arī attiecībā uz pamatiesībām. Tātad runas brīvība un pastīšs ir runas brīvība vai mākslas brīvība. Ārkārtīgi interesanti.
Es nedomāju, ka šo argumentāciju pārāk skrupulozi mēs esam izpētījuši, un ja mēs tam pieejam literāli, nedomājot, tad mēs varētu sevi iešaut kājās, bet pietiekami daudz uzsvaram jābūt uzliktam uz proti cilvēktiesībām, pamattiesībām un tādām kā izteiksmes brīvības. Secinājums, ka pastīšs uz to neattiecās izņēmumi Infosok direktīvā. Jā, labi, viņš tā teica, proporcionalitāte. Viņš tāpat teica cita starpā, lūk, ko, bet mums ir jāizlīdzsvaro vairāku pušu intereses, un ko interesanti viņš minēja, ka esošais autortiesību likums vai tiesību akti nav līdzsvarots, ka ir nodrošinātas pārāk lielas tiesības un neproporcionālas tiesības attiecībā uz autoriem un ne pret skaņu producentiem. Tas ir tas, ko viņš saka, un tad vēl viņš min, ka ES tiesību akti nevar prasīt pareizāk sakot, dalību valstu tiesības nevar paredzēt to, ka tiek kopēts jebkurš darbs, ka ir nepieciešami ierobežojumi, ir nepieciešami šie te pamatprincipi un ir nepieciešams de minimis piemērojums. Viņš saka, ka pastīšam jābūt nevienmēr kaut kādam radošam darbam, kas var būt ar humoru vai ne humoru pieskaņu, kur netiek izmantot oriģinālie izteicieni, tā jābūt ar atsevišķo estētisku vērtību un atkārtotai izmantošanai jābūt radošai un arī citi vārdi. Man visvairāk patīk tas, ka velns slēpjas detaļās, un viņš te min tik daudzus vārdus, varbūt liekus vārdus, arī minot izņēmumus, tāpat laikā sakot, ka jāizvērtē katrs no gadījumiem atsevišķi, lai līdzsvarotu tiesības un intereses, kas varbūt iet pretrunā ar viņa atzinuma pirmajiem slaidiem vai pirmajiem teikumiem. Un šādā elastīgā, atvērtā ekspresijā ir jāparedz zināmi tā kā secinājumi. No vienas puses viņš saka, ka viņam it kā nepatīk pastīšs, bet varētu teikt, ka viņa izpratnē pastīšs ir kaut kas viens pretējs tam, kas tas ir citu cilvēku uztverē vai vairākuma uztverē. Gaidīsim, ko tad teiks ES tiesa.